Blin, Džeki, vēlreiz. Ja ar šodienas iespējām tu vari nopirkt mašīnu ar viltotu servisu vēsturi, tu vienkārši esi loks. Domā, ka mēs operējam tikai ar sistām, tītām, daudzītām. Nākšā dienā atsūt bildi, un tur jau tā bilde izskatās daudz sūdīgāk nekā visi gaidīja. Viņi jums kaut kādā tai pašā auto DNA visticamāk, ka parādīsies 5 līdz 10 tūkstoši. Tad tu atbrauc, paskaties, it kā viss labi. Sāns mums, protams, ir krāsots, salīmēts svaigas zobsiksnes uzlīmes, un tad paiet daži mēneši. Ir jāmainās arī domāšanai šitiem te podā. Kās patiesībā slēpjas zem 10 000 eiro vērts BMW avārijas auto DNA un kā ar vertikāli atskaitēs, un kā jūs diezgan bieži, pavisam neapzināti, apjājat paši sevi. Es zinu, ka ļoti daudz no jums baidās no atskaitēm, kurās ir fiksētas apdrošināšanas izmaksas par tiem 5 līdz 10 000 eiro. Tāpēc, lai ieviestu kaut kādu skaidrību, paņemsim par piemēru konkrētu automašīnu, un es mēģināšu jums vienkāršiem vārdiem pastāstīt, kā tās atskaites īsti ir jālasa. Un runājot par atskaitēm, tās sūtam visur, kur vien varam pasūtīt. Pie kam tas parasti ir daudz tūkstoši eiro jautājums. Neizturamies pret to tik viegliprātīgi. Jo tās datubāzes, no kurienes katrs avots ņem informāciju, viņas atšķirsies. Kas tai vienā atskaitē var parādīties, otrā var nebūt vispār. Pie kā mums pašiem tas ir pierādījies neskaitāms reizes, un ar auto DNA es jums pat varu nedaudz palīdzēt. Droši pieglabā šo linku, un man atlaiž kodu IRIS, un saņems atskaiti ar 20% atlaidi. Un atceries, lai tas strādātu, tev ir jāizmanto tieši šis links. Labi, pie lietas. Šodienas piemērs. BMW no izsoles. Pārdevējs oficiālais BMW dīlers Vācijā. Tātad neviens te neko nemuhļī. Mašīna visticamāk atgriezusies no operatīvā līzinga, un visi bojājumi ir fiksēti dīleru servisā. Un turpat arī sastādīta tā tāmi. Domāju, ka nevienam nav jāstāst par to, cik maksā darba stunda Vācijā pie dīlera. Īstenībā es domāju, ka tas pat būtu jāpastāsta. Jo daudz no jums domā, ka tas maksā tikpat, cik pie Sašas garāžā, vai ne? Starp citu, šis arī būs vēl viens piemērs tam, kur tie autotirdzniecības uzņēmumi ņem tās labās cenas, kā saka, zem tirgus vērtības, lai vēl varētu kaut ko starp to Vāciju un Latviju pa vidu nopelnīt. Jo viss taču no jums domā, ka mēs operējam tikai ar sistām, tītām, daudzītām un vēl slīkušām. Pareizi, gandrīz piemirsu. Bet labi, ķeramies pie konkrētā piemēra. Pie apraksta mums ir norādīti bojājumi un iespējamā apdrošināšanas izmaksas par to kopējo tāmi ir 5781 eiro. Neto, bez PVN. Pie kam ļoti ticams, ka tā minētā summa jau ir fiksēta visās iespējamās datubāzēs. Kā noskaidrojam, varbūt pat ne visās. Varbūt tikai vienā. Tāpēc sūtam visus. dna.lv IRIS. Un kā jau minēju, tie 5781 eiro, tā ir neto summa. Tur vēl klāt ir jāliek PVN, un tas PVN Vācijā ir 19%. Diezgan daudz, vai ne? Un tagad mums vajadzētu apskatīt pašus bojājumus. Tās šausmas, lai mēs saprastu, kas tik dramatisks ar to auto ir noticis, ja tur ir tik liela tāmi. Skatāmies. Deformēts motoru pārseks 990 eiro plus PVN. Virsbūve. Norādīts, ka tas ir bijis kaut kāds vandālisms, es tur redzu tikai skrāpējums. 1442 eiro plus PVN. Aizmugure un labā puse 1975 eiro plus PVN. Priekšā, kreisā un labā puse. Te es domāju, ka visticamāk ir domāti gan abi priekšējie lukturi, gan priekšējais bumpers. 3348 eiro. Tātad bojātās detaļas 5780 eiro neto, 6880 bruto. Es domāju, ka ieraugot tādus skaidļus, vidusmēra latvietis, kurš pie tevis ir iebraucis sētā ar 3000 eiro vērtu Passatu vai 39, es domāju, ka viņš tajā brīdī vienkārši šausmās saķer galvu un bēg kaut kā aiznes, vai ne? Jo viņš vairumā gadījumu domā kā Saša. Tās durvis nokrāsot maksās 100 eiro, pārsaka vēl tikpat, lampas nopulēt 50 eiro, un viss. Tātad 250 eiro, plus paušs Sašam. Nekā nebija. Dīleris Vācijā rēķina pavisam savādāk. Tie paši 3300 eiro par to priekšējo daļu. Tur visticamāk ir domāti abi jaunie lukturi un priekšējā bumpera krāsošana. Kurš no jums mainītu tādus lukturus? Es domāju, ka neviens. Pat es viņus nemainītu. Viņi pēc kārtīgi pulētāji būs gandrīz kā jauni. Un ja nekā jauni, tad vismaz tādi, kur drīkst izskatīties kā 6 gadus vecs lukturi. Ar motoru pārsegu tieši tas pats. Cik maksās izvilkt tās dažas buktītes pie šitiem
ekspertiem, kur ar tiem instrumentiem strādā. 100–200 eiro maksimums. Nu, vismaz pie tiem, pie kuriem vedam mēs. Neprasiet. Pat žēl ar viņu dalīties. Baigies specis. Nu, un tie skrāpējumi uz tiem sāniem, kas norādīti kā vandālisms, nu arī jāskatās viņiem dabā. Ļoti iespējams, ka daļa no viņiem ir izpulējami. Nu, kaut kas no tiem skrāpējumiem, ja viņi ir dziļāk, protams, ka paliks, bet, nu, kritiskākās vietas, droši vien, ka var arī nokrāsot. Un tagad es viņus nokrāsoju, tad tu lēkā apkārt ar to krāsu mērītāju un rādi uz man ar pirkstu, ka es esmu apmetējis. Nu, un diezgan loģiski, jo tā arī no malas izskatās. Atskaitē avārija pa 7000, piekam tā, kas ir norādīta kā 7000, viņi jums kaut kādā tai pašā auto DNA visticamāk, ka parādīsies 5–10 000. Pat ja tur būs 500, jums parādīsies no 5–10. Es domāju, ka ir starpība. 5 vai 10, vai ne? Vai 5,5 un 10. Bet labi, rulējam tālāk. Tā, pagaidī, pie kā es tur paliku? Pie tās lēkāšanas apkārtējai mašīnai. Nu, re, un loģiski, ka tā arī izskatās. Atskaitē rādās avārija pa tiem 7000. Sāns mums, protams, ka ir krāsots. Kas un kāpēc krāsots? Tur, diemžēl, lielākajai daļai nav ne prāta izanalizēt, ne konstatēt, ne objektīvi to visu novērtēt. Un tad jūs brīnaties, ka jums tur liek ausī pa visādiem jautājumiem. Man kā reiz ir viens izcils dilemmas piemērs. Kā reiz varēsiet pašu savu psiholoģiju mazliet pāanalizēt. Tā mašīna atnāca gandrīz perfekta, bet, nu, kas pilnīgi netipiski, uz priekšējiem spārniem bija tāda neliela burbulīša. Visa virsbūve perfekta, piekam visa rūpnīcas krāsā, bet, nu, priekšējie spārni ar nelielu rūsu. Nu, neko darīt, vedam krāsot, kā sarūsējuši jau netirgos. Krāsotais nākšā dienā atsūt bildi, nu, un tur jau tā bilde izskatās daudz sūdīgāk nekā visi gaidīja. Nu, tie spārni vai nu jāmetina, vai nu jāmaina. Tā, nu, un tagad klausaties. Ir divi varianti. Viens ir priekš mums abiem, pie nosacījuma, protams, ka tu esi normāls un visas tās lietas ļoti labi saproti. Vai otrs variants, tās tikai priekš manis. Nu, tas, ja tu neesi normāls. Un kāpēc? Tāpēc, ka loģiski būtu mainīt abus spārnus, jo nu tā ir maināma detaļa, ja viss pārējais ir sterils, jauni spārni virsū un visi laimīgi. Piekam, ja vēl tiem spārniem krāsu no iekšpuses iepūtīs, nu, ies gan jau ka ilgi. Bet tur ir viena problēma. Tādā gadījumā tu atbrauciet uz vietas, redzēs, ka tie spārni ir ne tikai krāsoti, bet arī ņemti nost. Protams, es pacentīšos tev to visu izskaidrot un pārliecināt, ka tas ir pilnīgi normāli, bet nu vairumā gadījumu tu noteikti mani nemaz neklausīsies. Jo, kā mēs zinām, mums visu vajag perfektu. Nu, arī tad, ja tavs budžets ir ierobežots. Nu, neko, skaļu blīkšķi, tu to pārseg noteikti aizver ciet un brauc mājās. Es turpinu gaidīt to normālo, kurš visu to sapratīs. Nu, un tad ir otrs variants. Spārnus mēs varam atstāt vecos, rūsu nokasam, ja jāmetina sametinam, uzmetam tur bišķiņu mālus, nokrāsojam un nevienu skrūvi neaiztiekam. Nu, tad tu atbrauc, paskaties, it kā viss labi, spārni nav skrūvēti, pavirši piemet mērītāju, nu, tā kā nedaudz pārsniedz to rūpnīcas krāsas biezumu, bet, nu, mazums, varbūt tur kāds skrāpējums vai nokapāts kapots ar akmentiņiem, nu, tā ir bieži, īpaši jau vācieši, vai ne? Piekam nav jau jauna mašīna, cena arī laba. Vismaz tie spārni nav ņemti nost. Bet, nu, tik daudz tu iespējams, ka arī pats sapratīsi. Nav jauna mašīna un cena arī laba. Vismaz tie spārni nav ņemti nost, vai ne? Nu, un tad paiet daži mēneši, varbūt pusgads, varbūt gads, un tie spārni zied atkal. Un kāpēc? Jo tu pats tā gribēji. Lai gan visticamāk, ka tu par to nemaz neaizdomājies. Nu, es šito saucu par Tomu un Džeriju. Tā mēs te dzenājam viens otru. Piekam šis ir tikai viens no piemēriem, kur jūs paši savas attieksmes, nezināšanas vai rozā brīļu dēļ sev vienkārši apjājat un braukājat ar to sametināto spārnu. Un lai šitās visas lietas globāli mainītos, ir jāmainās arī domāšanai šitien tai podā. Vai nākošais, tās pašas zobsiksnes. Man zvana cilvēks un prasa, kāda ir mainīta zobsiksne. Nu, es viņam saku, ka precīzi informācija man īsti nav, un es rekomendētu viņu nomainīt. Un kas tur klausulas otrā galā? Nē, tad man nevajag, negribu čakarēties un vēl tērēt naudu. Jūs nopietni? Un šitādi gadījumi man ir bijuši un neviens vien. Un tad jūs brīnaties, ka daļai zem tiem motoru pārsagiem salīmētas svaigas zobsiksnes uzlīmes. Ar reāli dabā tur siksnai pēdējie metri. Nu, nevajag tā darīt. Par visu ir jāmaksā, arī par to siksnu ir jāmaksā. Ir, protams, kaut kāds atsevišķas situācijas, kur tas pārdevējs to siksni tev būs samainījis. Varbūt viņš pat būs eļļu nomainījis tai mašīnai. Kā saka, mazums tur ir bijis kāds remonts vai loģisks iemesls, kāpēc tas tika darīts. Nu, šobrīd mums arī ir viena mašīna autoparkā, kurai tās zobsiksni ir samainīta. Jo nu mēs uz nenoteiktu laiku to mašīnu visticamāk atstāsim savā lietošanā.
Bet citādi, faktiski neviens pārdevējs jums to siksnu nemainīs tikai tāpēc, ka jūs to gribējāt. Pēc iegādes nekādu problēmu. Mūsu servisā par atsevišķu samaksu mēs to mierīgi varam izdarīt. Pretī būs rēķins, paraksts, un tu varēsi būt drošs, ka viņi tiešām ir samainīti. Citādi, ja pretī nav neviens papīrs, uz kura ir telefona numurs, no kura paprasīt atbildību, tad, kad viņa pārtrūkst. Nonulē to jautājumu un pēc iegādes vienkārši nomaini to zobsiksnes komplektu pats. Un tas arī ir tas, ko es jums stāstu. Šodien absolūti nav svarīgi, ko tas pārdevējs tev var par to mašīnu pastāstīt. Svarīgi ir tas, ko viņš tev var parādīt un pierādīt. Reti, kura mašīna mums atnāk bez dokumentiem. Nu, piemēram, kaut kādai daļai ir čeki vai rēķini ar reāliem servisiem otrā galā. Piekam tu pirms pirkšanas vari ieskanēt to rēķinu, aizsūtīt uz Vāciju, lai viņi tev rakstiski apstiprina, ka tas paraksts tur atbilst un tas zīmogs ir īsts. Un tā ir firma, nevis Sašas garaža. Tā informācija viņiem kaut kur ir piefiksēta pilnīgi noteikti. Un man ir bijuši klienti, kuri tā arī ir darījuši. Piekam pilnīgi nopietni un maleči, jo viņam ir galva uz pleciem. Un nevis pilna mutarša tam klišejiskajām frāzēm. Šitos papīrs jau jūs paši drukājat, servisa grāmatas rakstat un ko tik vēl ne. Blin, Džeki, vēlreiz. Ja ar šodienas iespējām tu vari nopirkt mašīnu ar viltotu servisa vēsturi, tu vienkārši esi lohs. Un atgriežoties pie tām atskaitēm, protams, ka tas viss ir jāskatās kontekstā. Tikpat labi tā summa var būt par pārsistu karteri, kur nebūs neviena krāsota elementa. Ar tām uz vairākiem tūkstošiem eiro. Un tās atskaites jums ir jāmācās lasīt un studēt kopā ar katru mašīnu. Nevis izstudē atskaiti un mašīnu nemaz nepastudē. Tāpat būs liela atšķirība, vai tā izmaksa būs bijusi par automašīnas priekšējo daļu, kuru parasti nopakot ar daudz dārgākām detaļām. Visi tie LED lukturi, matriks lukturi, asistenti, solārie stikli, S-line bumperi un viss pārējais. Vai tā būs aizmugurējā daļa vai kaut kāds sāns. 10 000 apdrošināšanas izmaksas priekšējai daļai absolūti nekas nav, lai cik jocīgi jums tas neizklausītos. Jo īpaši, ja tas viss ir remontēts pie dīlera jaunām oriģinālajām detaļām. Īstaisnot kaut kāds lanžerons un samainīt visu priekšu Vācijā par 10 000 eiro, Džek, tas nav iespējams. Uzzvaniet dīlerim un pajautājiet, cik maksā tikai detaļas un darbs kaut kādiem 2 Audi matriks lukturiem. Piemetat klāt vēl kaut kādu S-line bumperi ar visiem distronikiem un jauniem stiprinājumiem. Pat varat neko neprasīt par radiatoriem, lai iet tikai kaut kāds plasmas detaļas un lukturi. Jūs apsēdīsieties no tām cenām. Īpaši jau Vācijā. Tas viss vairs jau nemaksās arī 10 000. Tur brīvi aizvilks arī līdz visiem 20 000. Tā kā skatāmies visu kontekstā un ar vēsu prātu. Piekam pēc tās jūsu populārās formulas mierīgi var palaist labu mašīnu tikai dēļ savu stulbumu. Un daudz piesardzīgākam ir jābūt, ja to ar acīm redzi remonta pēdus, bet nekādas izmaksas datubāzē neparādās. Te gan nodīs pēc Sašas garažas. Kaut kad nākotnē es jums publicēšu vienu šādu Sašas meistardarbu, pie kam tas meistardarbs pat parādījās vienā no atskaitēm. Spriežot pēc tās mašīnas, kā viņa izskatījās, tas remonts pat netika veikts pie oficiālā dīlera. Tur īstenībā bija pat vēl trakāk. Viņš pat netika veikts Vācijā. Un tā mašīna stāvēja ļoti glaunā dīlera centrā tieši Vācijā. Tā kā ar šitiem jautājumiem arī esam uzmanīgi. Mēs viņu atradām mobile.de, un tai bildēs absolūti nekas neliecināja, ka tai mašīnai vēsturē ir bijuši tādi diezgan nopietni jautājumi. Tāpēc skatāmies prātīgi un neaizmirstam abonēt šo kanālu. Palaidīs garām. Un kā jau minēju, ja sūta atskaiti, izmanto šo linku un manu atlaižu kodu īris, ar kur tu var nopirkt auto DNA atskaiti ar 20% atlaidi. Un atceramies, jāsaglabā ir links. Paldies visiem! Tiekās!